Labs vakariņš visiem! Prieks atkal būt kopā ar jums. Teikšu godīgi, ļoti lielā tādā ikdienas steigā. Tas nemaz nav tik vienkārši. Kaut vai tā tikai reizi nedēļā, bet vienalga. Mēs sasparojamies, paši saņemamies, lai cik nu ir bijis tur smaga diena, un esam kopā ar jums, jo tiešām tas dod ļoti lielu tādu spēku un enerģiju runāt par ļoti svarīgām tēmām. Un šodien es gribu sākt ar tādu teicienu, varbūt gudrību, kad padomājot, ko jūs par to paši sakat, kad veselība, tas nav sprints, bet tas ir maratons. Un šodien vēl vienreiz, kā jau mēs parasti jau sakam, bet apstiprināsim to, cik svarīgi ir par savu veselību ne tikai domāt, bet arī darīt kaut ko viņas labā, lai tiešām tā būtu ļoti laba un teikšu tāda, lai būtu spēks visu dienu, un vakarā var novadīt zūmu. Tā kā šodien tā, sāksim ar tādām, jūs ļoti daudz noteikti mani ziniet kā tādu, diezgan aktīvu, vairāk vai mazāk smaidīgu un dzīvespriecīgu cilvēku. Reizēm ir visādi, arī man vajag atpūsties un pagulēt, bet tā liekas, es vai tad esmu kaut kāds super cilvēks. Teikšu, diemžēl nē, vai par laimi nē. Es esmu tāda pati kā jūs visi, bet ir tikai tāda viena ļoti laba lieta, ko es jau pielietoju vairāk kā 20 gadus, un es šodien mēģināju salikt tādu, teikšu, tādu algoritmiņu, kas tad ir tas, ko es daru, ko es ikdienā daru savas veselības labā, lai tiešām varētu būt aktīvs, smaidīgs, priecīgs un citus sagaidīt ar vienmēr ar smaidu. Un es ļoti vēlos, lai jūs šodien padomājat, ka jūs katrs varat būt savas veselības menedžeris. Kādā veidā tas ir? Kāpēc? Ko dara menedžeris? Pirmām kārtām menedžeris analizē un skatās iemeslu, nevis cīnās ar sekām. Slimība, tās ir sekas. Ko vēl dara menedžeris? Viņš meklē efektivitāti. Ja jūs esat kaut ko saslimuši un mēģināt tikt galā un redzat, ka nav rezultāta, kaut ko mainiet. Tas nozīmē, ka tas nav efektīvi un kaut kas ir jādara cits. Tā kā mums ir jābūt zinošiem, zinātkāriem un meklēt, kas tad dod to efektivitāti. Menedžeris plāno laiku un menedžeris cenšas apsteigt problēmu. Un tieši par to mēs arī šovakar runāsim, kā apsteigt problēmu, lai mēs nesaslimtu, bet jau tiktu ar daudzām problēmām galā, pirms mēs esam saslimuši. Un vēl svarīgi, kad menedžeris meklē algoritmu, kas būtu tas, lai cilvēks varētu ikdienā būt aktīvs, kas ir jādara, lai viņš varētu būt dzīvespriecīgs un neslimot. Un, Gert, varbūt es lūkšu tagad, lai tu ieslēdz arī to mūsu skaisto zivtiņu. Un varbūt arī tev ir kas sakāms tieši par šo te īsi. Jo, lai kā mēs grozītos, lai kā mēs darītu, bez šī mēs nekur neiztiksim, lai vienalga par kādu tēmu mēs runātu. Varbūt tu vari mums īsi izstāstīt. Būs tev tik daudz šovakar spēka. Jā, spēki ir vienmēr, neskatoties uz vakara stundu, un prieks jau ir par to, kad tā patiesība pasaulē ir apslēpta vienkāršās lietās. Tā kā ir burtos, teiksim, lai mēs varētu runāt, ir burti un ir ābece, tā arī priekš mūsu šūniņas dzīvības procesu uzturēšanas un norises ir vajadzīgs tāds ļoti elementāras lietas. Visi mēs zinām, ka bez skābekļa nav dzīvības, ja bez ūdens cilvēks var iztikt, piemēram, 4 dienas, bez uztura, teiksim, varbūt mēnesi, varbūt drusku vairāk, un tāpat laikā visu dzīvības procesu sekmīgai norisei ir nepieciešams uzturēt tīrību vai nu sevī, vai mājās, vai visapkārt pasaulē, un tieši šie tīrība un, varētu teikt, attīrīšanās ir atslēga tam, ka procesi var joprojām turpināties un notikt no jauna, veikt šūnu savu darbību, un atkal attīrīties un atkal no jauna veikt darbību, vai tas ir dažādu barības vielu tērēšana vai enerģijas ražošana, bet jebkurā gadījumā ir nepieciešams tāds process, ko sauc par attīrīšanos. Ja attīrīšanās nenotiek, tad mēs zinām, piemēram, ja mēs ieliekam zivtiņu akvārijā, un ja šis ūdens ir, tur stāv nedēļu, 2 nedēļas, kad tiem, kam ir akvārija, zina, kad ūdens ir jāmaina regulāri,
Un tad šis ūdens, kāds viņš paliek, jau respektīvi mēs viņu netīram. Līdzīgi ir ar mūsu organismu šūniņām, un atšķirība ir tā, ka organismā ir aptuveni cik 70–80% ūdens, un katru šūniņu mēs varam iedomāties kā tādu mazu zivtiņu, kurai ir nepieciešama ļoti labi apstākļi, lai sekmīgi darbotos. Tas arī viss. Jā, paldies, Girtiņ. Pasties, tur kādam ir ar pieslēgšanos grūti, jā, varbūt tu vari. Es tad paturpināšu. Un te tā norezumējot, kad katrai organisma šūnai ikdienā vienmēr ir nepieciešams tīrs, dzīvs, mineralizēts ūdens. Katrai organisma šūnai ikdienā un katru dienu ir nepieciešams, lai viņš spētu normāli attīrīties, lai tā šūniņa spētu, un arī uzņemt barības vielas. Un katrai šūnai katru dienu, visu laiku nepieciešama arī aizsardzība. Tā kā, lai ko mēs gribētu darīt, ja mēs šim algoritmam nepievēršam uzmanību, tad mēs nevaram būt veseli. Un šodien par tādu ļoti svarīgu tēmu, tieši par organisma attīrīšanu, par, kā jau mēs rakstījām, varbūt kā ģenerāla tīrīšanu, bet es gan ieteiktu nevis veidu baigās ģenerāla tīrīšanas tur kādreiz nescik gados, bet katru dienu pie tā piedomāt un papildus saudzīgā un vieglā veidā to izdarīt 2 reizes gadā bērniem, 3 reizes vai pat 4 reizes, tīpaši bērnu dārzniekiem, un kas ir atkal algoritms veselībai. Jo strādājot gan ar bērniem, gan ar pieaugušajiem, esmu pamanījusi, doktorīte Sandra šodien, paldies Dievam, ar mums ir pievienojusies un pastāstīs noteikti savu pieredzi, bet es esmu pamanījis, ka vislielākās tiešām veselības problēmas rodas no tā pirmām kārtām, kad ūdens netiek dzerts, jo arī nenotiek attīrīšanas procesi, un otrām kārtām, kad netiek organisms attīrīts un visu laiku kaut kas likts iekšā, kaut kas, ko viņam nevajag. Mēs šajos laika apstākļos nevaram nodzīvot nepiesārņojot. Tad mums, es nezinu, meža vidū kaut kur būdiņā jādzīvo bez visiem transportiem, bez visa kā, bez elektromagnetiskiem laukiem ar telefoniem un gadžetiem. Ja? Nav mums iespējams šobrīd to izdarīt. Tāpēc mums ir jāsaprot, ka tā organisma attīrīšana, tas ir normāls un regulārs process katram cilvēkam, arī bērnam, kas mūs noved pie veselības. Jo tieši tas traucē normālai organisma funkcionēšanai, normālai viņu darbībai, un mēs kļūstam vienkārši tad slimi. Ja? Un tagad es tiešām varbūt došu vārdu, nevis varbūt, bet tiešām došu vārdu Sandriņai. Varbūt tad pateikt, kas ir tas, no kā tad mums būtu jāattīrās? Labi, apēdam kaut ko vēl, bet kas ir tās svarīgās lietas, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai mēs mazāk slimotu, retāk slimotu, varbūt pat, nevaru teikt, ka vispār, es neatceros, gadu es taču neesmu slimojusi. Bet kas ir tās lietas, no kā mēs attīramies vispār? Lūdzu, Sandrija. Labvakar visiem. Savi, tas ļoti filozofisks jautājums, jā, un ļoti plašs jautājums. Jātīrās no dzīves kā tādas ir, no dzīves veida, jā. Jo pati teica, ka ideāls apstākļus mēs vairs nevaram dabūt, ja? Ja mūsu senči, 3-4 paudzes atpakaļ, viņi varēja gavēni ievērot 2 reizes gadā, reizi nedēļā, piemēram, iet pirtī, un viņi savu organismu attīrīja, jo viņi nepiesārņoja. Viņiem nebija ar ko viņu piesārņot. Cik agresīvi ir mūsdienu vide apkārt, tad līdz ar to mums ir biežāk jātīra organisms. Tas nenozīmē ar lielām, smagām programmām, bet, ņemam palīgā dabas produktus, protams, un nodrošinam organismam maksimāli labvēlīgu vidi, lai viņš varētu dzīvot un eksistēt. Nevis kā liels veselums, tas arī, protams, jā, bet tad jau ejam līdz katrai šūnai, jā, ka katra šūna ir atsevišķi dzīvot spējīga, un tad viņas veselu kopumu veido orgānus, sistēmas un mūs kā cilvēks kā tādus, jā. Piesārņots ir viss, jā, sākot ar, kā varbūt pateikt, jā, garīgo vidi, tas varbūt nebūtu pareizāks vārds, bet ēters viss kā tāds piesārņots, jā. Visi magnetiskie lauki skar ne tikai pilsētniekus, bet arī lauku vides iedzīvotājus, jā. Visur ir telefoni, internets, jā,
mobilais internets tagad lūdzu pieslēdzies kaut vai meža vidū un skaties televīziju vai ej internetā un kaut ko dari un skaties, jā. Jā, un to piesārņojumu cilvēki neredz un nejūt. Zināmā mērā man skarbi viņu gribētu salīdzināt ar radiāciju. To arī, kad cilvēki nebija uz savas ādas izbaudījuši, viņi nesaprata, kas tas tāds ir, jā. Cik ļoti tas viss var ietekmēt. Stresa līmenis darba vidē, jā. Pārslodze, garīgā pārslodze, fiziskā pārslodze arī mēdz būt, bet viņa mūsdienās nav tik aktuāla. Bet garīgā pārslodze arī bērniem. Jā, kaut vai ņemam bērnus. Viņi līdz 7 gadu, 8 gadu vecumam dzīvoja mājās. Viņiem nebija no 2 gadu vecuma jāceļās 7 no rīta un jāiet uz bērnu dārzu. Jā, mamma, tēti gāja strādāt, vecā mamma pieskatīja bērns, un bērns gulēja, cik ilgi gribēja, piecēlās, paēda, mierīgi, bez stresa, kā tāda, jā. Bērnu režīmā ieliek no 2 gadu vecuma aptuveni, nu tā plus mīnus, vai ne? Tas arī ir moments, kas, nu, lielas pozitīvas lietas viņš nedod bērna veselībai kopumā ņemot, jā. Jo līdz 3 gadu vecumam bērnam noteikti būtu jādzīvo mājas vidē, jā. Viņu tādu, mazu cilvēci iemet vidē, kurā ir apkārt arī tie paši vīrusi, baktērijas un parazīti, jā. Jo lielāks kolektīvs, jo ciešāka tā kontaktēšanās, jo lielāks risks, ka viņš arī kādu no tāda kaimiņa kaut ko arī noķer, jā. Ūdens, jā. Šodien pat tieši runāju par ūdens kvalitāti, pat cik dzīvo Rīgā. Kā zinām, visu Rīgu ar Pazemes Baltezera avotu ūdeni vairs nevar nodrošināt, un tiek tam ūdenim miksēts klāt Daugavas ūdens. Bet piedodiet, Daugava ir 100 kilometru gara, pie viņas atrodas vairākas lielās pilsētas, un nav nevienas iekārtas, kas to visu piesārņojumu no ūdens varētu attīrīt. Vienkārši nav tāda iekārta vēl uz pasaules, jā. Tad kas tajā ūdenī ir, tai smalkajos līmeņos, to neviena laboratorija nevar pateikt, jā. Jo noteikti ūdeņos atrod visu, jā. Medikamentus un tā tālāk. Un ja cilvēki dzer tādu ūdeni regulāri, tad saprotam, kas tur var sakrāties, jā. Viens ūdenim jābūt pietiekošā daudzumā, lai tie filtru sistēmas var visu tīrīt ārā. Nav pat runa par kaut kādu slikto piesārņojumu, bet pašam cilvēkam jau dzīves procesā arī rodas piesārņojums, ko kādreiz, kaut vai reizē nedēļā ejot pirtī, atslogo limftisko sistēmu. Šādas opcijas reti kuram faktiski ir, ja? Tā ka jātīr no visa. Un par pārtiku, tur mēs varētu diskutēt un runāt ar jums, es nezinu, vismaz visu dienu, vismaz par to, kāda kvalitāte pārtikai, ja? Ieskait to, ka gandrīz viss satur jau mikroplasmasu. Zivis un jūras produkti pilnīgi noteikti, jā. Kā zinām, ka okeānā peld salas no plasmas atkritumiem. Un lēnā garā jau viņš šķīst, un jūras iemītnieki to visu lieto. Un līdz ar to arī mēs lietojam. Tā ka mums ir no kā attīrīties, jā, gan lieliem, gan maziem cilvēkiem. Jā, Saltiņ? Jā, jo te jau neiet tikai kā organismā uzreiz, kas tur ir, bet, kā jau saka, viss apkārt. Mēs sāksim ar to, ar ko mēs drēbes mazgājam, ar ko mēs grīdu mazgājam, cik ilgi plasmasas traukos arī turam ēdienu, jā, un kas viss notiek, ar ko mēs zobus tīram, ko mēs savu ķermeni mazgājam, un tas jau viss ir, pēc būtības, ko mēs tiešām iegūst, tas organisms, tas viss paliek organismā, jā, tā kā ir, bērni, vairāk kārt bērni, kas ir alerģiski, tas ir pirmām kārtām jāpievērš uzmanība tam, cik vien, iespējams, jau jāsaka, tomēr tajā salīdzinoši piesārņotajā pasaulē, kaut paldies Dievam, Latvijā vēl salīdzinoši normāli, skatoties ar uz visas pasaules fona, jā, bet, tas arī nav necik ideāli, jā, kā mēs varam mazāk piesārņot, jo nav jau tīrs tur, kur tīra, bet, kā tu teici, tur, kur tieši nepiesārņo. Un tāpēc ir ļoti svarīgi šīs lietas, kā jau teici, ka mēs nevaram nepiesārņot, ir nepieciešama tā attīrīšana. Ģertiņ, vai tu varētu uzlikt to toksīnu bildi, lai redz, gribam vai negribam, bet tas vienkārši notiek ar visu, ko mēs darām. Un tāpat ar pārtiku, lai cik mēs veselīgi gribētu ēst, ja mēs pērkam dārzenīšus un salātiņus veikalā,
nebūsim mēs tīri, lai tas ir veselīgi, bet zinām, kad ir jātīra, kad ir jāpalīdz organismam. Un šeit ir novecošanās process, kā sākumā tomēr ir mikroelementi un šis ūdens daudzums vairāk vai mazāk, bet ar gadiem sāk krāties toksīnu un samazinās gan mikroelementu daudzums, gan ūdens daudzums, un arvien vairāk rodas šīs visas toksiskās vielas un arī pat organismu, kur katra šūniņa mums taču, kā viņa aug, nu mēs taču nepiedzimstam un tā, viss nepaliek. Visu laiku katra šūniņa attīstās, aug, viņa atkal nomirst, vietā ir jauna, ja? Bet kas notiks ar to šūniņu gados 30, 40 un 50, pat bērnībā? Nevajag pat meklēt tik tālu. Ja mēs neradīsim to labvēlīgo vidi, lai tā šūna būtu vesela, lai tā jaunā šūna atkal būtu spēcīga, vesela, un lai tad neveidotos kaut kādas problēmas kaulu sistēmai, un tas jau viss jau tā tālāk aizēja. Bet sāksim ar to pašu zarnu traktu. Jā, paldies, Girta. Tā kā tas ir tiešām ļoti svarīgi, un it īpaši, es domāju, vecākiem jāpiedomā par bērniem, un neviens, ne ārsts, ne Sandrija, neviens neuzņemsies atbildību par jūsu bērna veselību, kā tikai jūs paši. Un šis algoritms, pēc kā reiz dzīvoju, lai tiešām varētu normāli ikdienā ar prieku iet un darīt. Un tagad varbūt tieši par to tādu šī vakara svarīgāko lietu par ūdeni mēs jau noteikti teicām, bez tā vispār nekas nenotiek. Bet, ja ir piesārņota vide, tie paši arī visi elektromagnetiskie lauki, tad pirmām kārtām sabiezinās asinis, organismā veidojās skāba vide, ir vairāk iespēju attīstīties visiem tiem baktērijām, vīrusiem un parazītiem, kas nonāk mūsu organismā, jo viņi jau nonāk mums vienalga, bet viss jau ir atkarīgs, cik katrs organisms ir spējīgs viņiem pretoties, un te jau redz rodas tā veselība vai neveselība. Ja? Cik mēs spējam pretoties, bet kā tam mēs varam? Mums pat nav jāpretojās. Mums vienkārši jārada atbilstoša vide, lai visi šie patogēnie mikroorganismi mums nespētu attīstīties. Un viens no tādām visbiežāk, es teikšu, sastopamām lietām, kas ir tādu pat ar ilgstošu iedarbību, un tie ir tiešām parazīti. Sandrija, pastāst no tavas mutes. Dažāda veida parazīti. Jā, es saprotu, tā ir lekcijas nestik stundu un pat vairāk lekciju garumā. Bet, kas ir un kāpēc mums vajag regulāri tiešām veikt attīrīšanas programmu un tieši arī iekļaujot pretparazītisko? Es gribu mazliet sagraut ilūzijas par parazītiem, jo parazīti nav vienīgie, kas grauj mūsu veselību. Ja? Jo ar parazītiem ir, jo mēs parasti ko parazīts iedomājamies, spalīšu cērums, to, ko mēs ar aci varam redzēt. Kaut gan ir arī mikroparazīti, ja? Cērums vien var būt 150 veidi, bet ar tiem ir vieglāk tikt galā nekā ar tiem, ko mēs neredzam, ja? Es negribu visu laiku akcentu uz attīrošajām programmām un likt tikai uz parazītiem. Nav tā, ja? Baktērijas, sēnītes ir tīpaši, ja? Un vīrusi var nodarīt lielāku ļaunumu, ilgstošāk nodarīt ļaunumu, jo ar viņiem ir arī grūtāk tikt galā. Kurš ir mēģinājis tikt galā kaut vai ar nagu sēnīti kājām, ja? Tas man šobrīd noteikti piekritīs tam visam, ja? Ka pretparastāro programmu var izdzert 3 nedēļas vienreiz, otrais, kaut vai 3. reizi, un tiks galā ar to cērmi, ja? Bet pamēģiniet tikt galā ar nagu sēnīti. Tas ir ļoti sarežģīti, ļoti, ja? Un tur ir jāieslēdz viss kopumā, par ko mēs jau runājām. Lai būtu tā sārmainā vide, ko tu minēji arī, Solvita, lai neviens, ja, vai tie mikroorganismi, vai arī lielāki parazīti, lai viņi nespēj vairoties. Viņi spēj dzīvot un vairoties tikai tad, ja ir skāba vide. Ja? Un ja viņi ir iedzīvojušies, tad ir ļoti, ļoti grūti ar viņiem tikt galā. Ja? Un ja fonā, organismā kāds dzīvo vienalga, kaut vai tie paši parazīti arī, ja? Viņi novājina kopējās organisma aizsargspējas, organismu vispār normālu kā tādu darbību, un tādā veidā jau cilvēks var nonākt gan, teiksim, ka ir novājināta imunitāte pie biežām saslimšanām,
kas ir tāds klasiskais, varbūt vieglākais, vienkāršākais variants pie ādas problēmām, kas arī ir organisma aizsarga reakcija zināmā mērā, bet var nonākt arī pie hroniskām saslimšanām, nu, teiksim tā, pie diagnozēm varbūt, jā, kuri jālieto jau sintezētie spēcīgie medikamenti, bet atrisinājumu tas nedod, jā. Vienalga pamatā ir normāls darbības uzturēšana, tajā skaitā arī ar attīrošajām programmām. Cik nu bieži kuram vajag, tas nu ir jāskatās individuāli. Jā? Jā, paldies, Sandriņ. Un te atkal ir tas algoritms, ko mēs darām ikdienā. Jā? Jo, Tieši tā. kā es teicu, tas nav sprints, tas ir tiešām veselība, ir tāds, nu, kā es teicu, maratons, jā, kas tomēr pie viņa ir visu laiku regulāri. Tiešām, nu, es teikšu tā, ne tikai jāpiedomā, bet tiešām jādara kaut kas veselības labā un jāzina, kas tieši jādara. Ja? Un te ir tas pirmais, ka mēs mēģinām nepiesārņot, kad mēs regulāri attīram savu organismu, ka mēs regulāri dzeram tīru un sārmainu ūdentiņu. Un ja mēs runājam par šīm programmām, protams, ir ļoti svarīgi, lai ir šie pretparazītiskie produkti, bet tikpat, kā jau Sandriņa minēja, ir vajadzīgi šie dažādi pretvīrusu produkti un tie, kas mazina šo patogēno mikroorganismu attīstību un vispār darbību organismā. Un, protams, sāksim jau ar to pašu, ko mēs ikdienā varam. Tiešām atkal algoritms, ko mēs varam iekļaut ikdienā, ja iet runa par pretparazītiskiem un pretvīrusu līdzekļiem, pirmais mūsu latviešu ķīploks, bet tam nav jābūt kā tādam kaut kād, kad ir saslims. Tam ir jābūt ikdienas produktam. Bērniem neviens nav aizmirsis ķīploka krellītes vai tagad, nu, vienreiz kinder olu nopērk un ir kinder tā mazā, iekšā tā mazā, tur, kur mantiņi ir, var tur ielikt to ķiploku un pakarināt bērnam kaklā, un lai viņš tomēr visu laiku tie fitoncīdi un visi tur, kad viņi izdalās, tad vīrusi neiet klāt, un arī parazītiem tas nepatīk. Taistat no visu, ko, Sandrija, ko tu no dabas produktiem var ieteikt, kas ir tas, ko mēs tiešām, nu tā ir ikdiena, nu nevaram tagad tikai nedēļu ķiploku izrasim un viss būs labi. Nu nav tā. Ko tu ieteikt, kas būtu tādi spēcīgāki, ka iet runa par pavasari un rudeni, kad iesaka tiešām iet šo attīrošās programmas, varbūt sāksim ar to, kāpēc tieši pavasarī un rudenī, un tad nonāksim pie produktiem vairāk. Nu, pavasarī rudenī, tāpēc, ka mainās gada laiki. Ja? Ir dabā, ir savs ritms, un tāpat ir cilvēka organismā savs ritms. Ja? Tīram, tā, kad organisms maina savu darbību uz vasaras sezonu, nu, pēc vasaras sezonas skaidri zinām, cik nu mēs cītīgi katru ogu vai katru dārzeni nomazgājam, vai tieši otrādi nenomazgājam, ja? Tad, nu, loģiski septembrī plus mīnus, nu, tas pats no sevis izriet, ka tad ir jātais tīrošā programma. Ja? Bet tas jau kā programma. Tas, ko tu minēji, Sauta, pa mūsu produktiem, ja, ar tiem neattīra no parazītiem, bet tie ir jāiekļauj, kā tu arī minēji, ikdienas ēdienkartē, tā ir profilakse. Ja? Tās ir ķirbju sēklas, kas mums latviešiem ļoti labi zināmas, arī tas ir ķiploks, tie ir sīpoli un tā tālāk, tas ir visas garšvielas, ja? Mārutki, krustnagliņas, viss, kam ir spēcīgās aromātiskās eļas, tiem augiem, kas viņu satur, tie arī spēja radīt sārmainu vidi organismā un līdz ar to palīdzēt atbaidīt visus svešos, kas grib pie mums nākt ciemos un dzīvot pie mums pēc tam arī nelūgtā veidā. Ja? No tādiem mūsu no dabas līdzekļiem, kas ir agrāk, ko cilvēki lietoja, kā attīrošās lietas, tās bija rūgtās tējas un stipri rūgtās tējas. Pirmkārt, tās ir vērmels, ja? Ja kāds kādreiz lietojas vērmeļu tēju, zina, ka viņa nav nekāda garšīgā. Un otrs, kas ir tieši arī pret parazītiem, tie biškrēsliņi. Bet ar parazītiem ir tāds mazliet tāds interesants stāsts, ka viņi uz to neuzķersies, ja jūs ņemsiet un ēdīsiet tikai biškrēsliņus vienus pašus, ja? Zināms, ka parazītiem vajag skābu vidi un līdz ar to viņiem garšo saldumi. Ja, un, lai pievilinātu parazītus klāt pie tā biškrēsliņa, viņu jāsjauc kopā ar medu. Un arī, kad šīs attīrošās lietas cilvēki kādreiz lietoja, viņi ievēroja arī dabas ciklu, mēnesis fāzes. Ja. Vecā mēnesī dzina projām no organismu to lieko, kas varbūt tur
mitinājās. Varbūt jā, varbūt nē, bet ja zināja noteikti, tad ņēma vecā mēnesī un lietoja šo visu. Ja? Bija vēl tāda metoda, ka taisīja klizmas ar ķiplociņu, ūdeni, novārījumu tādu, ja? Bet tomēr stiprās lietas bija vērmeles un viškrēsliņi, kas ir konkrēti pret parazitāru iedarbību. Tie no mūsu latviešu dabas produktiem tādi. Jā, lieliski, Sandra, un te vairāk jau sanāk tas, kad tu jau tā kā minēji, ka tā ir tā ikdienas tā aizsardzība, lai, tā ir tā profilakse, un tā ir, kā es teicu par to veselības menedžmentu, ja, kad mēs jau iepriekš pirms slimošanas jau par to domājam, lai nesaslimtu. Ja? Mēs vienkārši ikdienā rūpējamies, lai mēs nesaslimtu. Bet pastāsti, Sandriņ, ja iet runa par to pretparazītiskām programmām, es, protams, to zinu, ka ķīmiskās lietas nodara ļoti lielu kaitējumu. Varbūt pastāsti, kāpēc neiesaka lietot ķīmiskos pretparazītiskos produktus nevienam un jo sevišķi bērniem? Es vispār neiesaku nevienam. Varu izstāstīt jums kā piemēru pati, ko izbaudīju kādreiz, tas jau apmēram 30 gadus atpakaļ tas bija, jā. Strādāju par pediatru un es regulāri lietoju 2 reizes gadā noteikti pretparazitārās tabletes, ko es pirku aptiekā. Stiprākās pieejamās tas ir Vermox. Šobrīd viņš laikam recepšu preparāts jau kļuvis. Tajos laikos es pat vairs neatceros, vai tāpat pirku, vai arī izrakstīju pat recepti. Es viņas regulāri lietoju, bet kā es smejos, kad es vienā rītā izvēmu un paskatījos acīs savai cērmei, ja, pusmetru garajai, kura locījās, priecīga jau viņa nebija, ka viņa bija ārā, bet tur sakrita pārtika, ka viņai bija slikti apstākļi. Es vienkārši izvēmu pusmetru garu cērmi. Es tās savas emocijas atceros vēl šodien, kā es jutos, kad es uz to radījumu skatījos, ja, es nevarēju saprast, vai es sajukšu prātā, kas man tagad ir jādara, vai man ir jāskrien uz aptieku pēc vēl kaut kādiem zālēm, vai man bija tāda sajūta, ka es labāk ņemšu šņabi un piedzeršos, lai es neko nesaprotu, kas notiek ar mani, ja? Jo man galvā bija, es nevaru, tā maigi es jums pateikšu, ka tas bija haoss. Jo es nevarēju saprast, kā es ārsts visu zinot, visu saprotot, dzerot pretparazitārās tabletes, man ir pusmetru cērme. Un piedodiet, viņa nebija viena. Ja? Pēc tam es dabūju ārā vēl cērmes, vairākas, ja? Tas ir stāsts, ja, cik efektīvi ir tie pretparazitārie līdzekļi. Kā redzam, nevisai. Ja. Bet par to iedarbību es cilvēkiem jautāju, vai jūs pirms lietojat tableti no aptiekas, jūs liekat viņu mutē, jūs izlasat to garo tādu lapiņu, kas tur ir sīkā drukā, varbūt 4-5 valodās uzrakstīt. Es saku, jūs viņu izlasiet? Blakus parādības. Ai, nē, tad jau nevar dzert. Bet priekš kam to visu raksta, jā? Un pretparazitārās tabletes, iedomājieties to elementāro domu, jā? Jūs iedzerat, cilvēks iedzer to tableti, tā cērme nomirst. Un ārā pa to zarnu traktu entos metrus rāpo mironītis, kamēr viņš tiek laukā un iekrīt podā. Viņi beigta tā cērme, jā? Tad cik ilgi tas process notiek, to neviens nevar zināt. Varbūt dienu, varbūt ilgāk, ja viņi bijusi kaut kur zarnu trakta augšgalā, ja? Cik viņai pietiek spēka tur ilgi peldēt projām, ja? Tas ir viens. Tā tad tie toksīni, kas tur kaut kādu brīdi zarnu traktā darbojās, ja? Un jebkuri toksīni, kas nokļūst cilvēka organismā, gan no tās pašas cērmītes, gan arī no medikamentiem, ir jātīra mūsu lieliem filtram aknām. Tad tā ir aknām liela toksiskā slodze. Vai to vajag? Atsevišķos gadījumos varbūt vajag, bet tie ir atsevišķi gadījumi, nevis katru gadu un vairākas reizes gadā, jā, kaut ko indēt, ja mums ir dabas produkti, kā ar to visu tiek galā. Ja tādu produktu nebūtu, tad mūsu arī šeit šodien nebūtu neviena, jo mūsu senčus visus būtu apēduši parazīti, vienkārši. Bet viņi zināja to noslēpumu, ar kādiem augiem līdz mūsdienām nodzīvot un radīt mūs vēl, vai ne? Tā stāvīts. Jā, paldies, Sandriņa. Un vēl jau, ja runa par parazītiem, redz, tas toksīni jau un tās ķīmiskās vielas viss netiks tālāk par to aknu, bet viņi jau var būt da jebkur.
Jā, un ir neretums, varbūt pat tik traģiskām lietām mēs šodien īpaši nerunāsim, bet neretums ir teiks, kad ir kaut kur galvas smadzenēs vai vēl kaut kur audzēji, bet beigās izrādās ir ļoti bieži, kad ir kādi, tie Nē, parazītu. Jā. Saudīgi, bet par tiem parazītiem es gribu piebilst, ko, ja tādus atklāja, tad tur ir tikai ķirurga darbs. Jā. Citādi vairs nevar, jo viņam ir kapsula. Tas ir atsevišķa tēma tāda smagā. Tieši tā, bet ka tiešām tas nav audzējs, bet tas ir parazītu, bet mūsu uzdevums jau līdz tam nenonākt, un domāt par to regulāri un veikt arī šo pretparazītisko programmu, un ļoti labi, ja izdodās jums dažādos veidos tikt ar viņiem galā, bet, es esmu priecīga un laimīga, kad es varu tikt ar šiem produktiem, sāksim varbūt ar bērniem, jo ieslēdz, Girtiņa, lūdzu, mums slaidiņu par to, kad ar ko vajadzētu bērniem palīdzēt, vēl katram, ikvienam. Tu, Sandīka, pasaki vispār, kā tev šķiet, tu noteikti zini, no kāda vecuma vispār bērniem iet runa, ka vajadzētu veikt kādu attīrīšanu un kādu pretparazītisko programmu, jo ir gadījumi visādi dzirdēti, ka pat, ja speciāli tiešām pārbauda, kad pirms gada pat bērniem ir parazīti. Jā, un tas nav retums arī, Jā. Jo, pamperītī bērnam parazītu varbūt reti, kad vecāki atradīs, bet viņam ir visādas citādas problēmas tam bērnam. Kā tu minēji, parazīti var būt visur. Viņi var klejot pa organismu, kamēr viņi tai zarnutraktā atrod to savu īsto māju, piemēram, Tikpat labi viņi var būt kaut kādā stadijā, kad viņi iet cauri elpošanas sistēmai. Tā tad būs elpceļu problēmas, saslimšanas kaut kādas, Un viens no biežākajiem variantiem arī ir elpošanas sistēmas problēmas, un otrs variants ir ādas problēmas, Arī tad tur veideriņš kaut kā neiziet, kaut kā disfunkcija ir gremošanas sistēmai. Piedodiet, zīdaiņiem neviens nepadomās uz parazītiem. Piedodiet, bet tā tas ir, Jo analīzes jau ir labas, neko jau neparāda tam bērnam. Bet ir salīdzinoši nesen, bija arī bērniņš, kuram ir ādas problēmas. Tur ir arī vēl citi faktori, kas kombinējas klāt, Bet tai skaitā viņam arī ir parazītam bērnam. Bērnam ir, nav vēl pusgads, tā teiksim, Un pretparazitāro programmu bērnam, jaunākais laikam, kam es esmu devusi, 3 mēnešu bērniņš, Jo ātrāk vienkārši viņi neparādās manā redzeslokā, Un, protams, ja bērnam nav problēmu kaut kādi iekaisumi un tā tālāk, protams, ka nevajag šos produktus arī dot, ko tu Solvit arī, ko mēs redzam ekrānā, Bet, šis ir viens no pirmajiem produktiem, ko var dot arī zīdaiņiem, tikai, protams, viss ir atkarīgs no devas. Tās devas ir ļoti mazas, tāpat nav kapsula, ne puskapsula dienā. Tas ir ļoti mazas devas, atkarībā kāds vecums, bet pa kriksītim, tīri laukā arī zīdaiņiem, un es varu pateikt tiešām no savas pieredzes, kad uz bērniem šie produkti, ko jūs redzat, tūlīt nedaudz pastāstīšu, ļoti ātri dod rezultātu. Tā kā tiešām arī pieaugušajiem, bet bērni vienkārši, tas ķermenis ir maziņāks, un arī viņš varbūt nav tik piesārņots kā pieaugušam, un bērns momentāli norēģē, jo ļoti, es teikšu tā, ne ļoti varbūt bieži, bet nereti bērni, kas it īpaši ir ādas problēmas, vai tieši ar elpošanu, saka, mums viss ir pārbaudīts, mums plaušiņas tīras, viss, bet nekas nepalīdz, un tieši pamats te var būt, ka tā ir kāds parazītiņš, kurš tur dzīvo, ir iedzīvojies, un tur nav, tu vari dot, cik gribi priekš elpošanas sistēmas kaut ko, bet tas nepalīdzēs. Un te mēs redzam, protams, mūsu unikālo koralmainu minerālu kompozīciju, kas ir palīdz organismu apgādāt, protams, profilaktiski visiem mikroelementiem, bet galvenais radīt to sārmaino vidi, lai nespētu radīt to nelabvēlīgo vidi visiem patogēniem mikroorganismiem, jo viņš rada sārmainu
un tas viņiem nepatīk. Nākošais mums pa vidiņu ir papaja, kas ir ļoti garšīgs fermentiņš, kas palīdz, tad, kad mēs radām nelabvēlīgu vidi šiem visiem patogēniem mikroorganismiem, un vispār arī, ja mums vajag pārstrādāt tos vīrusus, ko imunitāte ir atradusi, un visu palīdzēt no organismu izvadīt ārā, un vispār visi procesi, kas ir pārstrādes, notiek pateicoties fermentiem, un tie fermenti mums ir ļoti vajadzīgi, un cik te mēs katru dienu ēdam skābus kāpostus vai kaut ko tādu, kas ir no dabas, kur mēs lai no tik daudz no dabas dabūtu tos fermentus, tāpēc papaja ir arī dabas auglīts, tikai tabletītei, garšīgā sūkājamā, kas ir ļoti viegli iedodams arī bērniem, man viņš vispār kā končas vietā ir, un ļoti labi izpilda šo funkciju. Black walnut, melnā rieksta lapas, ir ļoti labs produkts, kurš ir ne tikai šis pretparazītiskais, kurš rada šo nelabvēlīgo vidi šiem visiem mikroorganismiem, bet tāpat arī, kad esam saslimuši ar kādiem vīrusiem un baktērijiem, tur ir daudz C vitamīns un ļoti daudz dažādu citu labu vieliņu. Sandriņa, lūdzu, pastāsti par mūsu unikālo lucerniņu vai korālu alfa. Es zinu, ka tu viņas ir ļoti iecienījis, tāpat kā mēs visi, un kāpēc tas būtu svarīgi lietot, es pat teiktu, gan ikdienā, jo tas ir viens no tādiem ikdienā lietojamiem produktiem, bet vēl jau vairāk, kad iziet kādu attīrīšanas programmu. Nu jā, lucerna laikam 20, jau vairāk kā 20 gadu laikā ir manā ikdienā ar retiem izņēmumiem, kad es varbūt dzeru kaut kādu citu programmu, kur jau ir kāds sorbents, kad man nevajag klāt lucernu, jā, bet lucerna nav tikai sorbents. Bet šeit attīrošajā programmā viņas loma ir tāda, ka viņas sorbents. Protams, dod minerālvielas, bet šis augs spēj uz sevīm savākt arī to slikto, ko jāvada no organisma projām. Atslogo aknu, bet galvenais uzdevums atslogo arī nieru darbību, lai nieres to visu slikto, kas no organisma jāvāc projām, lai vieglāk varētu aizvadīt laukā. Ja? Un galvenais orgāns, kas izvada piesārņojumu no organisma, tās ir nieres. Ap 80% piesārņojumu šķīst ūdenī, un nieres ir tās, kas to vada laukā. Un lucerna, kā varētu tā tēlaini pateikt, ka viņi tā kā atver tos nieru vārtus, lai tas viss sliktais vieglāk kopā ar lucernu un ūdeni tiktu laukā no organisma. Tur ir tas viņas lielais noslēpums. Bet ļoti vienkāršs, maigs un gandrīz visiem pielietojams produkts. Gandrīz, jā. Ir jau izņēmumi, kā vienmēr. Bet pa lielam vēl visi. Jā. Paldies, lieliski tiešām. Un par lucernu es arī vēlēšos paturpināt, ja varbūt mēs varam otru. Te ir rakstīts tā kā tādu detoksiņu, tas ir tiešām ne tikai pretparazītiskais, bet tiešām tāds attīrošais, tāds viegli attīrošs visam organismam un galvenais saudzīgā veidā, pavisam saudzīgā, lai tas netraucētu ikdienu. Un tā bija programma tieši tendēta vairāk uz bērniem, bet ko var lietot arī pieaugušie. Jā, ir tīpaši, ja viņiem ir kādas smagākas tur kaut kādas veselības problēmas, kad viņš nevar tādus specifiskus produktus vai ko lietot, ka viņam vajag ļoti saudzīgi, tad tā bija ļoti piemērota. Šeit arī ir, teikšu, pat tāda ļoti viegla programma. Es pat arī, te ir gan artišoks, bet to lucernu. Es gribu pateikt vienu pieredzi, kad tas pat neiet runa varbūt par pretparazītisko tik ļoti, bet vispār par tādu nieru atslogošanu. Sievietei, teikšu tā, jau vairāki mēneši vienkārši pampa kājas un ārste neko, diemžēl, nevarēja izdarīt. Un Sandriņa pie tevis viņa bija uz pārbaudi, bet laiks bija līdz teviem vēl vesela nedēļa, kad viņa tiks. Un, godīgi sakot, viņa sāka lietot ūdentiņu nedaudz, arī nedaudz, jo, ziniet, ir nedrīkst uzreiz dot, lai daudz dzer, lai tā tūska neveidoties vairāk. Tad atvērām tās nierītes ar lucernu un asimilātoru. Šie 3 produktiņi, viņa jau pie doktorītes Sandras gāja jau gandrīz bez pampuma. Protams, nebija atrisināts tā problēma uzreiz, kas tur bija, bet tās jau bija sekas, tas kāja piepampums, tās jau bija sekas, ne jau iemesls. Un mēs ar šiem produktiem noņēmām to sekas, jo atvēra nierīti, notika visi šie apmaiņas procesi. Šeit jūs redzat asimilātors, kas ir tāds, es teiktu, es ceru, ka es tā drīkst teikt, kāds nedaudz spēcīgāks ferments, kas varbūt nav tik ļoti nepieciešams bērniem, bet tieši pieaugušajiem,
Bet, protams, var ar viņu arī dot bērniem, ja tas ir nepieciešams. Un tas viss kopā, šie 3 produktiņi ļoti palīdzēja vienkārši dažu dienu laikā noņemt to pampumu, kas bija praktiski vairākus mēnešus. Tālāk, artišoks, Sandrīga minēja arī par akniņām, tas arī ļoti labs produktiņš ir mūsu akniņām, un, protams, korāla maina, un atkal, Sandrīga, lūkšu par laksmaksu, zinu, ka tas ir mīļš produkts tev. Nu jā, par laksmaksu arī var dziedāt slavas dziesmas, jā. Par devām tur ir gan jāskatās, kā kuram cilvēkam, jā. Citam varētu būt tās 4 kapsulas dienā, citam varbūt arī pa kapsulai 2 reizes dienā būtu pietiekoša deva. Tur ir vienkārši izcila augu kombinācija, kas tā kā mazliet arī veicina vēdera izeju un vienkārši skrubē vēl klaukā visu to, kas varbūt ir krājies zarnu traktā. Jo zinām, ka zarnu trakts mums, cevišķi tievās zarnas ir līkumiem, apmēram 9 metri garas ir tievās zarnas, un tad pamēģiniet to visu labirintu dabūt tīru, visas krociņas, visas bārksiņas, lai viņas smuki strādātu un darītu savu darbu. Ja? Laksmaks ir tas, kas ir tāda birstīte, bet salīdzinoši viegla, maiga birstīte, ja? Varētu teikt tā soft, viņa būtu pret visām tālākajām programmām, ja? Kad tīra visu tādu, to, kas tur ir krājies, kaut kāds aplikums, atlikumi un tā tālāk. Tikko Guntars jautāja par šīm programmām, par detoks. Nav viena atbilde, ka tikai jālieto obligāti šie produkti vai tikai obligāti detoks programma. Ja? Gan ir dažādas situācijas, kā kuram cilvēkam. Bet šie produkti man ir ļoti mīļi, jo gadu 10 jāsaka, ir pārbaudīti praksē. Jā, Solvit? Jā, paldies, Andrija. Jā, un es arī tieši gribēju pieminēt, mums ir ļoti unikāla, paldies, jā, par šo bildi, mums ir ļoti unikāls šī paku pieeja, kas, ja jūs ejiet pēc šī algoritma, ko sākumā minēju, ja, par organismu padzardīšanu, attīrīšanu, pabarošanu, ar aizsargāšanu, tad mums ir tiešām veidotas Korāļu klubā veselas produktu pakas, kas var atrisināt pakāpeniski ejot, šos pakas atrisināt ļoti daudz dažādas veselības problēmas. Bet šos te programmiņas, tās ir tās, kuras tiešām var ik viens cilvēks pie jebkādām veselības problēmām lietot, lai neradītu kaut kādas tur pārāk lielu toksīnu uzreiz izvadi. Piemēram, Girtiņ, tev bija bilde mūsu parašildu pakai, kas ir pieaugušiem izstrādāta kā pretparazītiskā tieši, un ne tikai, bet ir viena lieta, kad uzreiz saku, to ir jālieto cilvēkam, kurš pietiekošā daudzumā dzer ūdeni, un arī kuram nav ļoti lielas problēmas uzreiz ar dažādiem toksīniem, jo viņa rada ļoti lielu tādu attīrīšanu, ja. Un, ir pāris gadījumi bijuši, kad cilvēki varbūt pat nevar būt, bet tiešām neieklausās un neizlasa to instrukciju un neizprot to nozīmīgumu, cik daudz ir jādzer ūdens un ka tas ir jādara palēnām un ir izmeties tā kā izsitumi uz ādas. Un labi, ja cilvēks nenobīstas un atkal ir zinošs un saprot, kāpēc tas ir tā. Ja? Vai arī viņš zina, kad ir jāpajautā tam savam konsultantam vai arī ārstam, kā piram Sandriņai, kāpēc tas tā notika. Sandriņa, varbūt tu tiešām vari pateikt, kāpēc, lietojot šo programmu un neievērojot šos algoritmu atkal, kāpēc metās tās pumpas? Par tām gatavajām programmām ir tā, ka cilvēkam jābūt pārliecinātam, ka viņam ir parazīti, piedodiet. Varbūt viņam nemaz parafaits nav vajadzīgs, jā. Varbūt viņam vajag melno riekstu, varbūt viņam vajag skudru koku mizu, ja? Varbūt viņam ir pilns ar streptokoku, kurš uztur to slikto pašsajūtu. Ja? Tomēr jāskatās tā paku, cilvēkam, kā tu arī minēji, kas ir gandrīz vesels, ja? Kuram nav lielu globālu problēmu. Bet tomēr ir mazliet individuāli jāpaskatās, ja cilvēkam ir grūti, ir jāpiebremzē ar to visu, nedrīkst tā, piedodiet teikt, žargonā dragāt. Visiem vienu un to pašu, ja? Bet kāpēc varbūt paliek grūti? Pirmā kļūda, ka cilvēks nav pirms tam tomēr tam procesam sagatavojies. Nemāk dzert pietiekoši daudz ūdeni. Tā ir lielākā, galvenā kļūda, ka jā, es jau dzeru, ja? Bet litrs ūdens, arī dzerot šādu programmu, tas ir stipri par maz. Jābūt apmēram 2 litriem ūdens, tas būtu tādam, vidusmēra cilvēkam, ja? Loģiski, ja cilvēks ir ar
50 kg svaru, nu tur vēl jāpiedomā, vai viņam šāda programma nebūs par stipru. Savukārt cilvēks, kuram svars ir varbūt 130 kg, ja, nu tad viņam arī ar to 1,5–2 litru ūdens arī būs par maz, lai to visu piesārņojumu izvadītu no organisma laukā. Tā ir lielākā kļūda, ja, ka to nedara. Jā, paldies, Sandriņa, un te atkal mēs nonākam pie tā, kad ir jāuzzina īsti, kas tad ir. Ja mēs to darām profilaktiski, regulāri, katru gadu un visu laiku, tāpēc jau ir šīs sistēmas un arī šīs pakas, bet ja to cilvēks sāk darīt tikko un uzreiz, tad tiešām es ieteiktu šo, kā reiz daru, kaut vai es jau regulāri 20 gadus un pat vairāk pie šīs veselības piestrādāju, bet es regulāri apmeklēju pie Sandriņas šo fola diagnostiku, lai saprastu, ko tad es esmu palaidusi garām, varbūt, ko es neesmu pamanījusi, vai arī kāpēc man tur tāds, varbūt reizēm bišķi vairāk nogurums, ja? Vai kāpēc varbūt liekas, ka tāda galva jocīga kaut kas tur, un katram ir kaut kāds iemesls tam, ja? Un nevis cīnos ar sekām, es tagad iedzeru ibumetīnu, nu, viss būs kārtībā, ja? Vai vēl kaut ko iedzeru kafiju, enerģija uzradās, nu, man kafija ar garšo, ja? Bet nevis tam dēļ, lai uzrastos šausmīgi tagad enerģija, ja? Uz to mazo brītiņu. Tāpēc ir jāsaprot, kāpēc mums ko vajag. Ja? Un, protams, man ļoti patīk šīs gatavās pakas, bet arī tur ir jāpakonsultē. Tāpēc esam mēs konsultanti, tāpēc ir dakterīte, tāpēc ir iespējas pie viņas aiziet arī uz pārbaudi, lai saprastu tiešām konkrēti, kāpēc man ir tās pumpas, varbūt tiešām tie nav tikai parazīti, kāpēc man nepāriet klepus, kāpēc es bieži slimoju, ja? Un pie visām šīm problēmām, kāpēc man sāp muskuļi vai sāp kājas, kur arī var būt pamats gan tie paši parazīti, gan pilnīgi pavisam cita lieta, pie kuras mēs varbūt pat nevaram iedomāties. Tas ir svarīgi atkal tas, kad mēs apsteidzam kaut kādu veselības slimību, ja apsteidzam viņu un meklējam tiešām iemeslus, lai mēs nenonāktu nemaz līdz tam. Un ja runājot par pakām, ja bija tev vēl kāda bilde, lai man, piemēram, ļoti patīk, ir vesels zarnu trakts, kas ļoti labi sakārto organismu, un, kā jūs ziniet, veselība, nu, lai neteiktu, ka sāks pirmam kārtam no galvas, jā, bet lielākoties tiešām zarnu trakta, cik ties ir mūsu tas zarnu trakts, un šīs arī programmas palīdz tīrīt gan zarnu traktu, protams, mums arī spēcīgākas programmas, kas tiešām ir balstītas uz to, lai zarnu traktā iztīrītu visas tās visu, un lai visi mikroelementiņi, kad mēs barojam, pēc tam tiešām aiziet uz mūsu šūniņām, nevis paliek tikai dārgs pods. Un šajā brīdī es varbūt jūs gribu iepriecināt un aicināt pulciņā, ja jums ir tāda vēlme, gan bērniem, gan pieaugušajiem, es to darīšu, mans vīrs to darīs, zinu, ka šajā laikā drīz iesāks arī daudzi no mums pazīstamiem cilvēkiem, ka mēs pamazām gatavosimies šim attīrīšanas procesam. Pagaidām nav īsti tas īstā mēnesis fāze, tāpēc ir jābūt šai sagatavošanai, un es aicinu jūs, jāsaka tā, mēs ļoti priecāsimies, ja jūs piesaistīsieties, bet mēs darīsim to jebkurā gadījumā, jo mēs to darām regulāri, un ļoti feini to darīt kopā, dalīties ar savām sajūtām, ar saviem rezultātiem, ar savām emocijām, un aicinu tiešām pievienoties tādam attīrīšanās, tādam maratoniņam, tādam sagatavošanās, ko darīt, kāpēc darīt, cik daudz izdodās ūdeni dzert, kad ūdeni labāk dzert, kad viņu tomēr nevajadzētu dzert. Pēc tam, kā mēs pamazām organismu sākam attīrīt, pamazām, kam tur vai zarnu traktā, vai vieglāk, vai atkal cits varbūt jau ir gājis, mēs skatāmies pie šiem spēcīgākajiem produktiem un to pašu kolovādu, kas ir mūsu spēcīga attīrīšanas programma zarnu traktam, vai tiešām ir nepieciešama konsultācija pie dakterītes, lai tas būtu, kā es teiktu, tas ir īsākais ceļš uz veselību, jo tad jūs konkrēti uzzinat, kas tieši jūsu organismam ir vislabāk piemērots, un pirmām kārtām uzzināt, kas tad tur ir pa problēmām, ar kurām vispār man būtu tagad jāsaskarās. Tā kā visi laipni aicināti, rakstiet tiem, kas jūs ir uzaicinājis, nākat pulciņā, un, lai mums izdodas, tiešām forši tāds pavasaris, sagaidīt lieldienas un pavasara visu atnākšanu veseliem, jau attīrītiem. Būs, protams, tajā pašā laikā arī gavēņa laiks, kad mēs iesim to spēcīgu attīrīšanos. Tā kā visi laipni aicināti. Sandriņa, vai tevi kaut kas sakāms par šo visu? Protams, var daudz runāt, un daudz, kas nav pateikts, bet ļoti daudz, kas jau ir pateikts. Vārds vēl tev. Nē, nu tiešām runāt mēs varētu daudz. Es cilvēkiem vienmēr aicinu rakstiet, jautājiet.
nepatīk grupā, rakstiet, zvaniet individuāli, jautājiet, jā. Mēs labprāt atbildēsim. Tas, kas jūs uztrauc. Un, nu, vienkārši ir jādara un viss, jā. Nav citu variantu, lai saglabātu savu veselību, kas ir darbs, kā tu teici, maratons, visa mūža garumā. Jā, paldies. Un tas tiešām ir to vērts, jo atcerieties, zināšanas jums nedos neko, ja jūs neko nedarīsiet. Dos tikai tad, ja jūs darīsiet. Varbūt par to zināšanu nevajag tik daudz, bet ja jūs darīsiet to, ko jūs zinat, tas būs ļoti liels jau rezultāts jūsu veselības jomā. Un tāpēc, paldies Dievam, tomēr, es arī daudz, kam esmu izgājis cauri, ja bērniem, ja pieaugušajiem, tāpat ir ģirds un vēl te mūsu cilvēki, ko es redzu. Tā kā palīdzēsim viens otram, būsim veseli un būsim laimīgi. Nu, un tad, lai mums izdodas maratons un uz tikšanos citos zumos. Paldies jums, jauku un skaistu vakaru un skaistu rītdienu mīlestības dienu! Bučus visiem!